Kas ir tie klasiskākie panākumu piemēri, ko mūsdienu pusamerikanizētajā biznesa vidē mēs visu laiku dzirdam? Parasti tas visbiežākais ir tas, kas konkrētajā brīdī ir visbagātākais vai kur uzņēmums ir visvērtīgākais vai kaut kas tam līdzīgs. Ja tie ir pēdējie 3-4 gadi, tad visdrīzākais tas būs Elons Musks, protams, jo viņš ir ļoti labs šoumens. Tas ir Marks Zuckerbergs un viņa Facebook. Tie varētu būt Google dibinātāji, varbūt Amazons un Jeffs Bezos. Es atceros, ka par viņu sāk runāt ļoti daudz, tad, kad viņš bija bagātākais pasaulē uz kādu brīdi. Bet, kad viņš vairs nebija bagātākais, tad viņš tā kā mazāk tika atspoguļots amerikāņu sociālajos mēdījos. Un ko tad mēs par to parasti dzirdam? Par tiem ekstrēmējiem panākumiem un par tiem iemesliem, kāpēc un kā Jeffs Bezos uztaisīja Amazon un kāda tur ir principi, kā Tesla tiek pārvaldīta un kādas tur mikromanagementa principus izmanto Elons Musks vai cik inovatīvs viņš ir un vispārējo. Ja jūs sekojat kaut kādām biznesa ziņām un uzņēmējdarbībai, jūs droši vien esat dzirdējuši tos visus stāstus līdz vemšanai, it īpaši tāpēc, kad mūsu sociālai tīkli ir diezgan gudri un skatoties tādus reels, mēs redzam aizvien vairāk citus līdzīgus kontentus un mēs tikai dzirdam pēc kārtas. Success principles of Warren Buffett, Jeff Bezos, Elon Musk un vispārējo. Un tad jau, protams, loģisks solis ir viņus visus atkārtot, jo, ja tu gribi menedžēt, būt tikpat labs menedžers kā Elons Musks, tev vajag iemācīties viņa principus, un, ja tev būs tik labi principi, tu taču arī būs tikpat veiksmīgs, vai ne? Nē. Diemžēl tas tā nav, tāpēc, kad te ir viena lieta. Jūs skatāties, arī es skatos, ekstrēmus panākumus, un ekstrēmi panākumi pēc savas būtības būs ārkārtīgi maz un ārkārtīgi reti. Es, protams, nevaru pateikt, ka katrs, kas man tagad skatās, neko nesasniegs, tas ir neiespējami to pateikt, jo es arī nevaru pateikt, ka kāds būs veiksmīgs. Bet es varu pateikt diezgan precīzi, ka lielākā daļa tik veiksmīgi nebūs, tāpēc, ka visi nevar būt paši pirmie. Pirmais var būt tikai tad, ja tu esi vienīgais. Panākumu definīcija un loģiskā klauzula pamatā panākumiem, tā ir tāda. Un ko es ar to gribu teikt, ka neviens jau īstenībā no tiem superveiksmīgiem nav bijis tik inovatīvs, kā gribētos likties, tik bagāts un ar tik labu komandu. Un faktiski izējas punktā, jebkuram no tiem superveiksmīgajiem stāstiem ir bijuši konkurenti, kas ir bijuši tikpat gudri, tikpat veiksmīgi, ar tikpat lielu kapitālu un vismaz tikpat labām komandām kā viņiem pašiem. Un daudz no tiem, kas ir tik veiksmīgi, to arī apzinās. Kad jūs pastīsieties kaut kādu Apple vai Microsoft vēsturi, jūs redzēsiet to, ka viņi 100% neko paši neinovē. Un tās attiecības tur bija sarežģītas. Ja jūs pastīsieties tur Amazon, jūs zināt to, ka eBay bija daudz varenāks ilgas laiks pirms Amazon, un Amazonas nebija vienīgais. Un viņš ilgas gadus nemaz nebija tik veiksmīgs, kā viņš ir tagad. Un par Teslu runājot, tas, kur beigsies Tesla, to mēs vēl nezinām, bet tā viennozīmīgi nebija pirmā elektromašīna, un Musks viņu viennozīmīgi neizdomāja, tāpēc ir ļoti daudz zemūdeņa akmeņu, kad jūs skatāties uz kādu konkrētu panākumu, ne no tā skatu punkta, kādus viņi paši grib pasniegt, un tāpēc pat to studēt ir sarežģīti un pierādīt, kāpēc noteikts iemesls bija par tiem panākumiem, ir īstenībā neiespējami. Mēs nevaram pateikt iemeslu, kāpēc Tesla līdz šai dienai ir bijusi tik veiksmīgi, kā viņi bija. Un, ko īstenībā ir teicis, Warren Buffets, ko es no viņiem visiem iespējams cienus vairāk, ir godīgi sakot, viņš teica, ka viņam vienkārši paveicās. Jā, tas īstenībā ir tik banāli, ka viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem, kurš bagātāko cilvēku sarakstā faktiski ir bijis kopš 80. ir teicis, ka lielā mērā viņa panākumi ir attiecināmi tikai uz veiksmi. Viņš to sauc par olnītes teoriju, respektīvi viņš bija piedzimis pareizajā laikā, pareizajā vietā, pareizajā sabiedrībā, un viņam bija iespējas izmantot viņa resursus tā, kā citā dzīvē un citā laikā nekad nebūtu bijis iespējams. Un viņš savus panākumus nebūtu atkārtojis, ja viņam būtu iespēja dzīvot vēlreiz. Tāda ir diezgan skarba atruna par to. Bet es paturpināšu to domu, ko viņš ar to gribēja pateikt. Redziet, daudzās jomās mēs redzam tikai uzvarētājus. Ja mēs nestīsimies uz biznesa vidi, kur ir bieži vien tāda ārkārtīgi apsēsta ar tādiem super ekstrēmiem panākumiem, bet pastīsimies kaut vai uz sportu. Cik daudz jaunie sportisti ir? Cik, spēlēt futbolu
Āfrikā, Dienvidamerikā un Eiropā. Cik daudz futbola akadēmija, cik daudz jauno censoņu ir, kas grib būt panākums. Ļoti, ļoti daudz, bet īpaši līdz kādiem 10, 14 gadiem tur gan arī katrs otrais bērns spēlē futbolu. Vismaz Eiropā viennozīmīgi. Un cik no viņiem tiek līdz savu vecumu pirmajām komandām? Ļoti maz. Un cik no tiem, kas tiek līdz savu vecumu vietējām komandām, ir labākie savos mazajos reģionos vai pilsētās? Vēl mazāk. Un pavisam maz no viņiem tiek līdz kaut kādām lielākajām futbola skolām vai kaut kādām mazajām izlasēm, tur 16. Tikai varbūt labi, ja 1-2% no tiem, kas vispār ir bijuši labi savās komandās, ir tikuši līdz labākām izlasēm. Un tikai labākajā gadījumā pāris procenti no tiem, kas dabūs to savu 16 izlasi vai labu kontraktu ar kaut kādu lielāku akadēmiju, nonāks līdz profesionālam līgumam. Un tikai pāris procenti no tiem, kam būs profesionāla līguma, spēlēs top 5 līgās. Un varbūt 10-20% no tiem, kas spēlē top 5 līgās, izveidos labu karjeru. Un tikai daļa no tiem, kas izveido labu karjeru, izveidos tādu karjeru, kāda ir 10-15 gados labākajos top 5 klubos. Un no tiem visiem, kam būs tās veiksmīgās karjeras, tikai daži būs superzvaigznes. Jūs saprotiet to, cik maz varbūtība ir no tā, kā kāds trenējās, līdz tam, ka viņš aiziet pa zvaigzni. Un nevar teikt, ka cilvēkiem, viņiem tikai tāpēc, ka tas ir vairāk talants, jo viņi vairāk trenējas. Jo dienā ir tik daudz stundu, cik viņas ir. Un mums ir tik talanti, cik mums viņš ir, jo viņš vēl arī jārealizē. Un tieši tas, kāpēc es to piemēru saku, tieši tas pats notiek arī biznesā. Tas vienkārši ļoti labs salīdzinājums. Paskatieties, cik futbolists trenējās par to, cik ir zvaigžņi. Zvaigžņi vienmēr būs maz, jo futbola formāts atļauj. Pāris labas komandas, kurā katrā ir 11 spēlētāji, un visiem tur vietas nepietiks. Un biznesā ir ļoti līdzīgi. Un cits piemērs par izdzīvošanu, paskatieties kaut vai uz karu. Karš ir burtisks piemērs ar to saukto survivorship bias, kad mēs redzam tikai tos, kas izdzīvo, un frontē savus stāstus tikai tie, kas palikuši dzīvi. Kādreiz arī navigācija bija daudz nežēlīgāka, un veiksmīgie jūras stāsti ir zinām tikai no cilvēkiem, kas ir atgriezušies no viņiem. Un mēs nezinām, cik daudzi tūkstoši vikingi ir braukuši meklēt Grenlandes, Islandes vai kaut kādu Newfoundlandu Kanādā un neatbraukuši. To viens nekad nezinās, jo mēs zinām tikai tur pāris Leifs Eriksons un Eriks Rudos, kas ir aizbraukuši pāri okeānam un atbraukuši no turienes. Bet cits mēs nezinām. Un tāpat arī biznesā. Jā, aiziesim prom no manas vēstures un futbola alegorijas, un mēs teiksim tā, ka mēs zinām veiksmes stāstus Amazonam, mēs zinām veiksmes stāstus Googlam, bet vai mēs zinām veiksmes stāstus vai stāstus par tiem, kas ir uzsākuši startupus, dabūjuši 100,000 vai miljonu kapitālu, un viņi kaut kur vidū ir iesprūduši, tāpēc, ka, piemēram, bija slikts tirgus laiks un viņiem nebija iespējams piesaistīt jaunu naudu? Nē. Vai mēs zinām kaut ko tādu, ka tie startup apstājās, tāpēc, ka biznesa ideja vienkārši beidzās, jo sanāca ļoti neveiksmīga regulācija no kaut kādiem tur uzraugiem, piemēram, kāds mēģināja uztaisīt kādu labu finteču, bet atnāca likums, kad viņa biznesa modelis vairs nebija atļauts un būtībā tā ideja bija metama ārā. Zināt kādu piemēram no tādiem, kas to ir darījuši? Droši vien, ka nē, jūs vispār par to neko nezināt. Es arī tāds piemērs nevaru nosaukt, es vienkārši viņus nezinu. Es arī nosauciet arī, teiksim, elektroražošanu, elektroautomobīļu kompānijas ārpus Teslas un vēl 2-3 brendiem, kur ir veiksmīgi. Es tādus nezinu, bet es varu pat sadarēt, kad ir bijuši 10,000 piemēru, ka kāds ir mēģinājis izveidot elektroautomobīļus. Un viņi arī ir piesaistījuši kapitālus, un viņiem ir bijuši liela plāna, bet tas nesanāca. Viens piemērs, tas pats Apple, ja nemaldos, nesen arī pateica, ka viņš vairs neražos automobīļus, jo viņiem tas nesanāca. Ko viņiem nebija naudas, viņiem nebija resursi, viņiem nebija kapitāla. Apple'am ir tik daudz naudas, ka viņš būtu nopircis Audi vai Mercedes, Audi ne, bet, BMW vai Mercedes viņi būtu nopirkuši un uztaisījuši visu, ko būtu gribējuši, bet viņiem tas nesanāca. Un tāpēc, ko es gribu teikt? Ja jūs skatāties uz ekstrēmiem panākumiem, vienmēr paskatieties medaļas otru pusi. Lai jūsu realitāte būtu izsvērta, vienmēr ir jāskatās kādus, kas ir sanācis, par to kādu, kam ir nesanācis. Un neskatieties tikai uzvarētājs, kam tas ir paveicies. Paskatieties, kas ir mēģinājuši darīt ļoti līdzīgas lietas, un viņiem tas nav sanācis. Tāpēc arī daudz veiksmīgi cilvēki saka, you have to study failure, bet citiem vārdiem latviski runājot, pētiet ne tikai panākumus, bet pētiet un skatieties iemeslus, kāpēc kādam, kas ir neizdevies. Jo īstenībā panākums nomērīt ir praktiski neiespējami. Mums gribās pateikt, ka tas ir vienkārši un redzami, bet īstenībā definīcijas panākumiem praktiski neeksistē. Bet ir ļoti viegli pateikt, kā cilvēkiem un kāpēc neveicās.
un ko ir daudz vieglāk izdarīt, ir pasargāt sevi no sliktām neveiksmēm, nekā no padarīt sevi par, teiksim tā, dabūt sev ekstrēmus panākumus. Un īstenībā labi ieguldīšana, labi treidošana, šeit mēs aizējam uz to specifisko jomu, ir daudz vairāk par to, kā tu neizdari lielas stulbības, nekā tev ārkārtīgi paveicās. Un tu tiec pie ekstrēmiem panākumiem. Un faktiski visi veiksmīgi investori, visi veiksmīgi treideri, visi veiksmīgi fondu menedžeri jums pateiks to, ka jums jāizvairās no lielām neveiksmēm, nekā jāmēģina atrast lielas veiksmes. Tas ir gandrīz vai, es nevaru pateikt, ka drošs ceļš, bet tas ir reālistisks ceļš, kā iegūt panākumus. Un vai jums būs ekstrēmi panākumi, es tiešām to nezinu. Var jau būt, ka kāds, kas to skatās, tāds arī būs, tāpēc es nepateikšu. Es nebūšu heiters un teikšu, ka jums nesanāks ekstrēmi panākumi. Tikai es teikšu to, ka jums nav reālistiski uz tiem jācer. Bet mērens panākums iespējams, ka var sasniegt jau uz to iet. Tāds ir mans uzskats, tāpēc varbūt parunāsim par šo survivorship bias un panākumiem arī kādu citu reizi. Stay tuned!